Sakiet, kāda jums ir reakcija, kad jūs dzirdat vārdu energoefektivitāte? Kaut kas saistīts ar taupību. Un jums ir uzreiz tāda pirmā sajūta tieši par ko? Kas jātaupa? Elektrība, siltums. Un tev? Es pat nezinu, ko tas vārds nozīmē. Energoefektivitāte. Nu, kā var pateikt, es gandrīz varu teikt, ka es pirmo reizi dzirdu šo termīnu. Kāda jums ir reakcija, kad jūs izdzirdat vārdu energoefektivitāte? Vai tas kaut kas ir domāts ar tādu siltumu, ar elektrību, ar rēķiniem? Kāda jums ir reakcija, kad jūs izdzirdat vārdu energoefektivitāte? Nē, it kā priekšstats it kā labs. Par ko jūs tajā brīdī domājat? Par siltumu. Par siltumu? Jā, siltuma enerģijas. Par mašīnu un tramvaju nedomājat? Nē. Vai šis ir energoefektīvs transporta līdzeklis? Jā, protams. Kāda tev ir reakcija, kad tu dzirdi vārdu energoefektivitāte? Es uzlādējos. Tu uzlādējies? Jā. Bet tu domā arī par siltumu mājās? Naktī. Liela priekšstata par to man nav, jo es esmu humanitāro zinātņu pārstāve, bet es domāju, ka tā ir laba lieta. Kāda jums ir pirmā asociācija? Vai jūs tajā brīdī domājat par siltu mājokli, par mazāk patērēt elektrību skatoties televīziju? Jā, par visu to. Bet kas būtu tas pirmais? Mazāks patēriņš. Energoefektivitāte. Kaut kas ekonomisks. Bet tieši kas? Mazāk naudu izsērēt vajag. Kāda ir jūsu reakcija, kad jūs izdzirdat vārdu energoefektivitāte? Laba, pozitīva. Par ko jūs tajā brīdī domājat? Par to, ka jātaupa ir siltuma enerģija, elektrība. Kā jūs ikdienā to dariet? Ikdienā cenšos slēgt ārā visu, kas nav vajadzīgs, neatstāt, tur datorus un vēl tur ieslēgtus. Kāda ir tava reakcija, kad tu izdzirdi vārdu energoefektivitāte? Tas, kā efektīgāk izlietot enerģiju, kas mums pieder. Tev ir kāds piemērs? Enerģija, ko mēs lietojam mājās, varbūt. Vai ir kaut kāda lieta, ka tu tagad varētu teikt, es arī savā ikdienā ekonomēju enerģiju? Jā, es izslēdzu sildītāju, ka izeju no mājām. Gludini ātrāk, lai mazāk patērētu enerģiju? Jā. Ko vēl tu varbūt dari? Es izslēdzu gaismu, kad es eju projām, kad es izeju no kaut kādas konkrētas istabas, varbūt. Ūdeni arī neticinu tā, kad es viņu nelietoju, ka viņš nav vajadzīgs, tikai tā, ka viņš ir vajadzīgs. Ja tev pie durvīm pieklauvētu, tu pieiet prasīt, kas tur ir, tur teikt, es esmu energoefektivitātes boss, gribu pastāstīt visu, kā tu vari ekonomēt enerģiju. Vai tu tādu cilvēku laisti iekšā? Jā, protams. Un tu būtu ar mieru klausīties, ka viņš stāsta. Bet tu pēc tam arī būtu ar mieru to realizēt? Jā, ja tas nesagādātu īpašas grūtības, tad domāju, ka jā. Kas varētu sastādīt grūtības? Es nezinu, domāju, ka tas nebūtu diezgan sarežģīti. Kāda jums ir reakcija, kad jūs izdzirdat vārdu energoefektivitāte? Diezgan pozitīvi. Par ko jūs tajā brīdī domājat? Par siltumu pirmām kārtām. Kāda jums ir reakcija, kad jūs dzirdat vārdu energoefektivitāte? Reakcija kāda var būt? Reakcija var būt efektīva, bez šaubām, lai viņa būtu efektīva, tad arī kāds labums mums no tā būs. Un kā jums? Es tāpat domāju arī, ka noteikti, ka pozitīva. Kad ir pēdējā reize, kad jūs ar šo vārdu kaut kādā veidā esat saskārušies? Tad, kad es mainīju spuldzītes uz enerģiskām tām, kas ir taupošām. Un arī iesaku pārējiem saviem visiem, ka tās ir jānomaina visas.